Astroloģija un disciplīna. Kā veidot veselīgas robežas ar bērniem katrai zodiaka zīmei? Veselīgas attiecības starp bērniem un vecākiem balstās uz vairākiem pamatelementiem, un viens no svarīgākajiem ir disciplīna. Laba disciplīna ne tikai palīdz noteikt veselīgas robežas, bet arī veidot drošu un mīlošu vidi, kur bērns var justies saprasts un atbalstīts, vienlaikus apgūstot atbildību un cieņu. Taču katram bērnam ir savs raksturs un savs veids, kā viņi reaģē uz disciplīnu, tāpēc astroloģija šeit var būt ļoti vērtīgs rīks, jo katra zodiaka zīme sevī nes arī atšķirīgas rakstura iezīmes, kas ietekmē to, kā vislabāk veidot robežas un noteikt noteikumus. Tāpēc šodien izpētīsim, kā katra zodiaka zīme vislabāk piemēro disciplīnu, lai bērns ne tikai ievērotu noteikumus, bet arī izprastu šo noteikumu nozīmi un mācītos no savām rīcībām. Mēs uzzināsim, kādas pieejas var palīdzēt vecākiem veidot veselīgas robežas, kas veicina bērna emocionālo izaugsmi, kā arī kā izmantojot astroloģiskās zināšanas, mēs varam pielāgot disciplīna metodes katra bērna unikālajām vajadzībām. Pirmais zodiaks mums ir Auns. Auna raksturojums ir sekojošs. Auni ir ļoti enerģiski, neatkarīgi un vēlās uzņemties atbildību. Viņiem ir raksturīga tieksme uz sacensībām un izaicinājumiem. Auna disciplīnas pieeja ir Auniem ir nepieciešama stingra, bet taisnīga pieeja, un viņi nepieņem vājus noteikumus. Tā kā viņiem ir vēlme pēc spēcīgas neatkarības, svarīgi ir, lai viņi saprastu, ka robežas tiek noteiktas viņu labā. Tātad konsekvence Auniem ir ļoti svarīga. Mans padoms – nodrošiniet, lai noteikumi būtu skaidri un nepārprotami, apbalvojot viņus, kad viņi seko noteikumiem, bet vienmēr izskaidrojiet, kāpēc disciplīna ir svarīga. Izvairīties no pārāk mīkstiem kompromisiem, jo Auniem patīk izaicinājumi. Vērsis. Vērsis ir praktisks, pacietīgs un viņam patīk rutīna. Diez vai vērši savas raksturīpašības dēļ ir ļoti stūrgalvīgi, tad, ja viņiem nav skaidra ieguvuma. Disciplīnas pieeja vēršiem ir tāda. Vēršiem ir ļoti svarīgi, lai robežas būtu stabilas un konsekventas. Viņi uzskata, ka disciplīna ir tāda, kas palīdz nodrošināt drošību un komfortu. Šiem bērniem ir jāredz, ka disciplīna ir saistīta ar ilgtermiņa ieguvumiem. Mans padoms vēršiem – veidojiet skaidras un stabilas robežas, kas nekad nav pārāk elastīgas. Vēršiem patīk paredzamība, tāpēc izveidojiet rutīnas un konsekventi ievērojiet tās. Ja viņi neievēro noteikumus, pārdomāti izskaidrojiet, kā tas ietekmēs viņu labklājību. Dviņi. Dviņi ir zinkārīgi, sociāli un viegli maina savas intereses. Viņiem bieži ir nepieciešami stimuli, lai saglabātu uzmanību. Dviņiem ir nepieciešama tāda disciplīnas pieeja, kas ir saistīta ar elastību un iespēju izpausties, jo dviņiem ir ļoti svarīga radoša pieeja disciplīnai. Pārāk stingras vai garlaicīgas robežas var viņus atsist atpakaļ. Tāpēc mans padoms dviņiem – izmantojiet komunikāciju, lai viņiem skaidrotu noteikumus un ļaujiet viņiem piedalīties lēmumu pieņemšanā. Ieplānojiet dažādas aktivitātes, lai bērns nezaudētu interesi, un vienmēr norādiet, ka ievērojot robežas, viņi palīdzēs paši sev kļūt vēl veiksmīgāki. Vēzis. Vēži ir emocionāli, jūtīgi un bieži meklē drošību. Viņiem nepieciešama mīloša un saprotoša pieeja. Vēža disciplīnas pieeja ir tāda, ka vēžiem ir vajadzīga disciplīna, kas ir mīloša un atbalstoša, nevis bargi sodi un tādas sistēmas, kas rada bailes. Viņiem ir svarīgi justies droši un mīlēti pat tad, ja tiek ievērotas robežas. Tāpēc mans padoms vēzim
Esiet maigāki un empātiskāki, izskaidrojiet bērnam, kāpēc noteikumi ir svarīgi un izmantojiet mierīgu pieeju, lai atrisinātu problēmas. Apstipriniet viņu jūtas un veiciniet atvērtu sarunu. Lauva. Lauvas ir pašpārliecinātas, radošas un vēlas būt uzmanības centrā. Lauvas ir dabiski līderi. Tāpēc no disciplīnas puses lauvām patīk, ja viņiem tiek dota atbildības sajūta un ja disciplīna ir saistīta ar izcilību un atzinību. Viņi reaģē uz disciplīnu, kas atzīst viņu sasniegumus. Tāpēc mans padoms ieviesiet konsekventus noteikumus, kas ietver apbalvojumus par sasniegumiem. Drosmīgi un skaidri nosakiet robežas, bet vienmēr tajā pašā laikā apstipriniet, ka jūs novērtējat viņu centienus un spējat saglabāt pozitīvu uzvedību. Jaunava. Jaunavas ir praktiskas, detalizētas un analītiskas. Viņiem patīk, ja viss ir sakārtots un saprotams. Disciplīnas pieeja jaunavām ir tāda, ka jaunavām ir vajadzīga disciplīna, kas ir strukturēta un sistemātiska. Viņiem patīk, ja noteikumi ir saprotami un pārdomāti. Tāpēc mans padoms nosakiet robežas, detalizētas un uz uzdevumiem balstītas robežas. Viņi vēlas saprast, kāpēc tiek noteikti konkrēti uzdevumi vai noteikumi, tāpēc izskaidrojiet katra ierobežojuma mērķi un sekas. Svari. Svari ir sabiedriski, diplomātiski un meklē līdzsvaru. Viņiem ir svarīgi, lai viņi justos labi un būtu līdzsvarā. Tāpēc svariem ir nepieciešama tāda disciplīnas pieeja, kas balstās uz dialogu un sapratni. Viņiem ir jāizskaidro, kāpēc robežas ir nepieciešams, un viņi var vēlēties piedalīties šo noteikumu izstrādē. Tāpēc mans padoms – izvairieties no autoritīvām pieejām un centieties būt līdzsvaroti un taisnīgi. Iekļaujiet bērnus procesā, lai viņi justos līdzatbildīgi par ievērojamo disciplīnu. Skorpions. Skorpioni ir intensīvi, emocionāli un ļoti koncentrēti. Viņi iznāk ar lielu aizrautību un spēku. Tāpēc skorpioniem ir nepieciešama ļoti skaidra disciplīnas pieeja, bet izpratnē balstīta. Viņi nepieņem viegliprātīgus attieksmes noteikumus, jo vēlas justies cienīti. Tāpēc mans padoms – pievēršieties skorpionu vajadzībām, bet esiet stingri. Disciplīnai jābūt taisnīgai, skaidrai un bez pārsteigumiem. Viņi novērtēs, ja robežas būs konsekventas un viegli saprotamas. Strēlnieks. Strēlnieki ir optimistiski brīvdomātāji, kuri bieži tiecas uz piedzīvojumiem. Tāpēc strēlniekiem patīk tāda disciplīnas pieeja, kas ir saistīta ar elastību, jo viņi nepanes ierobežojumus, kas ierobežo viņu brīvību. Taču viņiem ir nepieciešama disciplīna, kas viņiem ļauj izpausties un augt. Tāpēc mans padoms strēlniekiem – paskaidrojiet, kāpēc noteikumi ir svarīgi un ļaujiet viņiem piedalīties diskusijās par noteikumu veidošanu. Saglabājiet elastību, lai būtu konsekventi par to, ko nosaka robežu noteikšana. Mežāzes. Mežāži ir disciplinēti, mērķtiecīgi un ļoti praktiski. Viņiem patīk, kad lietas tiek darītas kārtīgi un ar skaidriem mērķiem. Mežāžiem nepieciešama ir tāda disciplīnas pieeja, kur ir skaidra un noteikta disciplīna. Viņiem patīk, kad ir saprotams, par ko viņiem tas būs, kas viņus sagaida un kādas ir šo noteikumu sekas. Tāpēc mans padoms – izveidojiet stingras, bet taisnīgas robežas un iedrošiniet viņus sasniegt mērķus. Apbalvojiet centienus un panākumus, bet stingri ievērojiet iepriekš noteiktos norādījumus. Ūdensvīrs. Ūdensvīri ir oriģināli, neatkarīgi un bieži vēlas izpētīt pasauli ar jauniem skatu punktiem. Ūdensvīriem patīk tāda disciplīnas pieeja, kad viņi tiek uzklausīti un saprasti, bet disciplīnai ir jābūt elastīgai un vērstai uz atklātību. Mans padoms – dodiet ūdensvīriem iespēju piedalīties noteikumu izveidē un ļaujiet viņiem veikt radošus lēmumus. Svarīgi ir tas, lai viņi justos cienīti un saprastu disciplīnas iemeslu. Un visbeidzot zivis.
Zivis ir sapņotāji, emocionāli un ļoti jūtīgi. Viņiem ir svarīgi justies mīlētiem un atbalstītiem. Zivīm ir nepieciešama tāda disciplīnas pieeja, kur ļoti maigā un iejūtīgā veidā viņiem noteikta tiek šī disciplīna, nepārslogojot viņu emocionālās robežas. Viņiem ir jāzina, ka tiek ievērotas viņu jūtas. Tāpēc mans padoms būt ļoti iejūtīgiem pret zivīm, kad izskaidrojiet šos noteikumus un izvairieties no bargām sankcijām, bet noteikti iezīmējiet robežas ar mīlestību un sapratni. Tāds bija lasījums par astroloģiju un disciplīnu, par to, kā veidot veselīgas attiecības ar bērniem katrai zodiaka zīmei. Ja tev uzrunāja šī informācija, spied like šim video, seko manam kanālam, uzzini katru nedēļu vairāk astroloģisko informāciju, un, ja vēlies uzzināt vairāk tieši par savu zodiaku, piesakies individuālajai konsultācijai. Uz tikšanos!